Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts svētruna, jo viņš dzīvo. Jēzus bija sists krustā, un tie, kas stāvēja ap viņu, zināja, ka viņš ir miris. Viņiem par to nebija šaubu. Neviens negaidīja, ka viņš augšām celsies no kapa. Viņš bija miris, krustā sists. Jāzeps, viens no Sindrija locekļiem, lūdz, lai viņam nodod Jēzus miesas. Tur bija sievas ar ziedēm un smaržvielām, lai apkoptu viņa mirušo ķermeni. Ja kāds ieminējās par augšām celšanos, tas tika noraidīts kā neprātis. To arī apliecina Bībele. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā daudziem šķiet, ka tās ir tikai pasakas. Kāpēc nākt kopā, lai runātu par kādu mironi? Mēs nākam kopā, jo zinām, ka viņš nav miris. Viņš ir dzīvs un dzīvo ikvienā no mums. Atveriet lūdzu Lūkas evaņģēlija 24. nodaļu. Ir labi caur rakstiem sev atgādināt, kas notiek. Lūkas evaņģēlija 24. nodaļa. Sāksim ar 1. pantu. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas, un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un tā kunga Jēzus miesas neatrada, un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, pie tām piestājās 2 vīri spīdošās drēbēs. Tie bija eņģeļi. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Viņš šeit nav, bet augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis vēl Galilejā būdams. Sacīdams, cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam, un 3. dienā augšām celties. Cik bieži Jēzus par to bija runājis, bet viņi nebija to sapratuši. Jā, viņi saprata, ka Jēzus tiks sists krustā. Tomēr doma par augšām celšanos no mirušiem bija kas nepieredzēts, neticams. Pat tad, kad Dieva dēls vēl būdams pie viņiem to skaidroja, viņi nespēja tam noticēt. Rakstos lasām. Un tās atcerējās viņa vārdus. Un atpakaļ griezušās no kapa, tās to visu pasludināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna un Joāna un Marija Jēkaba māte un citas ar tām, kas apostoļiem to sacīja. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka. Viņi bija dzīvojuši kopā ar Jēzu, klausījušies viņā, redzējuši, kā viņš dziedina. Bet Pēters cēlās un aizskrēja pie kapa. Jānis stāsta, ka Pēters ir viņu apsteidzis, lai ielūkotos kapā. Mēs varētu jautāt, kā tas viss attiecas uz mani? Vai tu patiešām tici, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, tika apglabāts un tad augšām cēlās? Vairums cilvēku tam joprojām netic. Vairums cilvēku pasaulē atsakās ticēt, ka kāds, kas ir ticis sists krustā un nomiris, varētu atkal būt dzīvs. Tomēr mēs tam ticam, jo to apliecina ne tikai Dieva vārds, bet viņš mājo arī mūsu sirdī. Mēs jūtam viņa klātbūtni un spēku savā dzīvē. Ko tas nozīmē tev un man personīgi? Es iesākšu ļoti vienkārši. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mums vairs nav jādzīvo ar vientulību sirdī. Jēzus Kristus ir dzīvs un mājo mūsos, tieši tā, kā viņš bija apsolījis. Saviem mācekļiem pirms došanās prom viņš teica: es neatstāšu jūs kā bāreņus. Es nākšu atkal.
Viņš teica, svētais gars, trīsvienības trešā persona būs jūsos, ar jums un pār jums. Viņš arī dos jums spēku paveikt to, uz ko es jūs esmu aicinājis. Tomēr pats galvenais, es būšu ar jums. Ja tu netici, ka Jēzus Kristus ir augšām celtais kungs, tad kurš gan cits vēl ir ar tevi? Kurš var tev apsolīt, ka nekad tevi neatstās? Neviens. Vienīgi dzīvais Kristus varētu ko tādu apsolīt. Viņš dzīvo, nav miris. Mums nav jādzīvo vieniem. Viņš mācekļiem apsolīja, ka nekad neatstās un nepametīs. Šis apsolījums attiecas uz jebkuru Dieva bērnu. Mēs visi esam bijuši situācijās, kad jutāmies vieni, prātojām, kur Dievs ir Dievs. Tieši tāpēc, ka viņš dzīvo, man nav jābūt vienam. Daudzi no mums ikdienā dzīvo vieni, bet mums nav jābūt vientuļiem, jo augšām celtais Jēzus ir dzīvs tevī, un tu vairs nekad nevari būt viens. Otrs svarīgs punkts, ko mums atklāja augšām celšanās, ir: mums nav jāuztraucas par to, vai Dievs par mums parūpēsies, jo viņš ir apsolījis to darīt. Ja viņš to būtu apsolījis, bet tomēr palicis pie krusta, tad tam nebūtu nekāda spēka. Mateja evaņģēlija 6. nodaļā lasām, ka viņš mierināja mācekļus stāstot, ko darīs viņu labā, ka rūpēsies par viņiem. Tas bija viņa apsolījums. Ka gluži tāpat kā Tēvs rūpējas par putniem gaisā, zāli, puķiem un visu citu, tā arī viņš parūpēsies par viņu vajadzībām. Cik bieži ir tā, ka mēs par tām runājam, strīdamies un stāstam, bet nevēršamies tūlīt pie augšām celtā Kristus, kurš ir apsolījis gādāt par jebkuru no mūsu vajadzībām. Ja viņš nedara tieši to, ko mūsuprāt viņam būtu jādara, tieši tad, kad mūsuprāt viņam tas būtu jādara, mēs sākam prātot, Dievs, no kur tad tu esi? Viņš ir tur, kur vienmēr ir bijis. Vai arī tu domā, ka Jēzus kādreiz varētu atteikties no sava apsolījuma? Viņš ir Dievs, kas nācis cilvēku miesā, lai atklātu mums sevi. Tas nav tikai kārtējais cilvēku dotais apsolījums. Šo apsolījumu ir devis svētais Dievs. Jēzus ir dzīvs, sēdies pie Tēva labās rokas, gatavs parūpēties par visu, kas mums vajadzīgs. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mēs varam lūgt ar pārliecību. Daudzi cilvēki lūdz, izsaka vārdus, bet nedara to ar pārliecību. Viņi lūdz un cer, ka Dievs klausās. Viņi cer, bet tajā nav pārliecības, nav drošības. 1. Jāņa vēstulē viņš saka, šī ir tā pārliecība, kas mums ir viņā, ka ja ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš mūs uzklausa. Ja zinām, ka viņš mūs dzird, tad zinām, ka saņemsim no viņa, ko esam lūguši. Atcerieties, ko teica Jēzus. Lūdziet, un jums taps dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, saņems, kas klauvē, tam taps atvērts. Visu, ko jūs lūgsiet saskaņā ar viņa gribu, viņš jums dos. Cik bieži cilvēki gan lūdz sagaidot, ka saņems? Ja tu lūdz neko negaidot, tad šādai lūgšanai ir defekts. Mums ir jālūdz ar pārliecību. Vienīgais veids, kā tu vari lūgt ar pārliecību, ir ticot, ka Jēzus Kristus, kurš devās pie krusta un samaksāja pilnībā tavu grēku parādu, ir nogājis pie Tēva, sēdies pie viņa labās rokas, lai aizlūgtu par mums. To viņš pats ir apsolījis.
Ja tu tam netici, tad tavas lūkšanas ir tukšas. Jēzus tika sists krustā, augšām cēlās no kapa un uzkāpa debesīs pie Tēva. Vēstulē ebrejiem teikts, ka viņš sēž pie visuvarenā Dieva labās rokas. Tomēr, ja tu tam netici, par ko tu domā, kad lūdz? Tik daudz atbildētu, sakot, jā, es lūdzu, bet nekas nenotiek. Zini, kāpēc? Nekas nenotiek, jo tu netici, nesagaidi un nelūkojies pēc atbildēm, kas tev tiek dotas. Ne jau tavu labo darbu dēļ, bet gan dzīvā Kristus dēļ. Viss ir citādi, jo viņš dzīvo. Man jādomā arī par kalna svētrunu. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mums ir dievišķa spēcīga ietekme uz citu dzīvi. Viņš saka, jūs esat pasaules gaišums. Viņš runā par mums. Viņš runā par mums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd. Kad tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Dievs ir paredzējis, ka mēs dzīvotu šajā garīgi tumšajā pasaulē tā, lai mēs būtu kā gaisma. Ir cilvēki, kas labprāt apdzēst mūsu gaismu. Neviens nevar šo gaismu izdzēst, jo tas ir Kristus, kas dzīvo mūsos caur svēto garu. Viņš ir paredzējis, ka mēs dzīvojam, lai ietekmētu citus. Viņš teica, pasaules gaisma, zemes sāls. Tāpēc, ka viņš tika sists krustā un dzīvo mūsos. Tā nav mūsu dzīve, bet gan viņa. Jēzus Kristus augšām celšanās ir nodrošinājusi, ka tas ir iespējams. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mēs piedzīvojam sevī svētā gara klātbūtni. Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, tas notika pateicoties svētā gara darbam tavā dzīvē. Viņš atvēra tavas acis, ausis, tavu izpratni par to, ko nozīmē Jēzus upura nāve tavā vietā. Dievs uzlika Jēzum visus tavus grēkus un vainu. Viņš bija tavs aizvietotājs, lai tev nebūtu jāmaksā sods un jāpiedzīvo mūžīga atšķirtība no Dieva. Viņš apzīmogoja ikvienu no mums. Kad tu uzticējies Kristum kā glābējam, nebija tā, ka svētais gars vienkārši ienāca tavā dzīvē. Vēstulē Efeziešiem veselas 2 reizes lasām, ka viņš ienāca tavā dzīvē, lai apzīmogotu tevi kā Dieva bērnu. Varbūt tu domā, nu jā, es esmu glābts, vai kādreiz biju glābts? Nē. Vai nu tu esi vai neesi, jo Dieva zīmogu nekas nespēj salauzt. Tas ir augšām celtais Kristus, kurš mūsu pestīšanu padara drošu. Tā ir pilnībā nesalaužama. Apzīmogots, kā Bībele saka, bet uz cik ilgu laiku? Līdz atpestīšanas dienai. Kamēr viņš atkal nāks, mēs esam apzīmogoti kā viņa bērni. Un tāpēc, ka viņš dzīvo, es zinu, ka tā ir patiesība. Mēs esam glābti Dieva žēlstībā. Trīsvienības trešā persona mūs ir uz mūžiem apzīmogojusi par viņa bērniem. Tāpēc arī varam dziedāt Dievam slavu. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mēs esam gatavi rītdienai. Tāpēc, ka viņš dzīvo arī savas dzīves grūtajos brīžos, mēs varam baudīt mieru. Viņš teica, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod.
es jums dodu, lai jūsu sirdis neiztrūkstas un neizbīstas, kādu mieru dod pasaule. Ko tik cilvēki nemēģina, nonākuši grūtībās? Nolem piedzerties, un visas bēdas tiks aizskalotas. Bet tas nav iespējams. Tad vēl narkotikas, amoralitāte, dažādas situācijas un apstākļi. Pārvarēt tās ar pilnīgi neciešamu attieksmi vai uzvedību. Kad rakstos ir minēts miers, tas ir miers, kas nāk no viņa. Kad esi vislielākajās grūtībās, viņš ir tavs ankurs. Nekas nespēj tevi atraut no šī ankura. Jēzus Kristus, Dievs, kurš nāca miesā, lai atklātu dzīvo Dievu. Un viņš ir sēdies pie Tēva labās rokas, un viņš saka, savu mieru es jums dodu. Pasaule mēģina tikt pie miera dažādos veidos. Mieru, ko dod viņš, nevar nekur ielikt, jo tas ir visa varenā Dieva miers. Bet ja viņš nav tavs glābējs, tad tev nav nekā. Ja tu noraidi Dieva dēlu, glābēju, kungu un ķēniņu, tad kāda var būt pārliecība par svarīgo savā dzīvē? Nemuļķo sevi. Tev nekad nebūs pietiekami daudz naudas, nebūs pietiekami daudz mantu, tu nekad nevari apceļot pietiekami daudz vietu, nevari kļūt pietiekami liels cilvēku acīs, jo saproti, tev nekā nav, kamēr tu neesi atradis Jēzu Kristu kā savu glābēju un neuztici viņam savu dzīvi. Viņš nāca, lai dotu mums dzīvību un dzīvības pārpilnību. Tā ir dzīvība, kādu cilvēks nespēja radīt. Tā ir dzīve, kuru cilvēks nevar izpostīt. Tā ir visa varenā Dieva augšām celtā Kristus dzīvība, jo viņš mūs mīl. Tieši tāpēc mēs varam dziedāt, tāpēc, ka viņš dzīvo, es esmu rītdienai gatavs. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs un mūsu kungs. Mēs varam stāties pretī jebkam. Mēs visi kādu dienu mirsim. Tāpēc, ka viņš dzīvo, mēs varam drosmīgi gaidīt nāvi, bezbailīgi pārliecināti, ka tas, ko viņš ir teicis, ir patiess, ārpus miesas kopā ar to kungu. Vienīgie cilvēki, kas tam var patiesi ticēt, ir tie, kas pieņēmuši Kristu kā savu glābēju. Jo viņš ir kļuvis par viņu dzīvības avotu. Tad varam dziedāt, slavēt Dievu, darīt jebko, lai paustu pateicību, jo viņš ir mūsu dzīvība. Tavai dzīvei nav beigu. Kad tu uzticies Jēzum Kristum kā savam glābējam, mūžīgās dzīvības dāvana ir tava. Tā ir dzīvība, kas nekad nebeigsies. Tāpēc, ka viņš dzīvo, tu un es varam dzīvot mūžīgi. Ir raksta vieta, kuru vēlos atvērt. Vēstules romiešiem 10. nodaļu. Ir 2 panti, kurus aicinu jūs uzklausīt. Šajos 2 pantos Pāvils saka, jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Tādējādi tu izrunā to, kas ir patiesi tavā sirdī. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un ticu, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, tu teiksi, es zinu,
Es ticu stāstiem par Jēzu? Nē. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Vai tu tici, ka viņš ir viena no trīsvienības personām? Vai tici, ka viņš ieradās uz zemes, nomira pie krusta tavā vietā, uzņēmās tavus grēkus, uzkrāva tos sev, lai tev tiktu piedoti visi tavi grēki? Vai tu tam tici? Vai tu tici, ka viņš to paveica? Ne tikai ticēt stāstam par viņu. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, tu esi pieņēmis viņu par savu glābēju. Tu tici, ka viņš ir Dieva dēls. Tu tici, ka viņš mājo tevī. Vai tu vari to apgalvot? Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, šie divi punkti ir absolūti svarīgi. Tev jābūt gatavam atzīt viņu kā kungu. Ticēt, ka Jēzus Kristus augšām cēlās no mirušajiem. Kad cilvēki saka, nu jā, es tam visam ticu par Jēzu, tad es saku, nē, ar to nepietiek. Nu es jau neapšaubu, varbūt viņš arī augšām cēlās. Nē. Ja tu ar savu muti apliecināsi, tu izsaki apliecinājumu, nodošanos, es ticu, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš ir Dievs, viņš ir glābējs, viņš ir sēdies pie tēva labās rokas. Ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir kungs, vai tu tici, ka viņš, Jēzus, tika sists krustā, apglabāts un augšām cēlās no mirušiem, un tagad sēž pie tēva labās rokas, vai tu tam tici? Ja kāds saka, nu nezinu gan, tad tu neesi glābts. Šajā pantā Pāvils to pasaka ļoti skaidri. Viņš turpina, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Viņš skaidri parāda, kas ir pestīšanas pamatā. Viņš nerunā par iešanu uz baznīcu. Viņš neko nesaka par labiem darbiem, kas dāvāt mums pestīšanu. Viņš saka, jo no žēlastības jūs esat pestīti. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, lai neviens nelielītos. Mūsu pestīšana ir ietērpta viņa brīnišķīgajā mīlestībā un spēkā. Ne mūsu labajos darbos, ne tajā, ko darām, ko sakām vai darīsim, tikai un vienīgi tajā, ka viņš ir augšām celtais Kristus, kungs. Vai tu esi savā dzīvē atzinis, ka esi grēcinieks, nepaklausījis Dievam, sacēlies pret Dievu, rīkojies pēc sava prāta, un tad lūdzis viņam pēc piedošanas, nevis balstoties uz saviem labajiem darbiem, bet gan raugoties uz krustu un atzīstot, ka viņa nāve nebija vienkārša cilvēka nāve. Tā bija aizvietojoša nāve. Viņš ieņēma tavu vietu. Vienīgi Dievs varēja nomirt par visas pasaules grēkiem. Vienīgi Dievs. Tāds viņš ir. Tāpēc arī mūsu pestīšana ir atkarīga no mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu, Dieva dēlu, otro trīsvienības personu, dzīvo Dievu, kas mājo tevī. Ja tu dodies uz debesīm, ir tikai viens ceļš. Un tā ir ticība kungam Jēzum Kristum, atzīstot viņu par savu glābēju, ticot, ka viņš ir augšām celtais kungs. Ja tu nekad to neesi darījis, pienāks diena, kad tu nomirsi, un tad jau būs par vēlu. Tu teiksi, nu ar mani viss būs kārtībā. Tie ir velna meli. Ar tevi nebūs viss kārtībā. Aizstājošā Kristus nāve pie krusta un augšām celšanās no kapa ir cilvēka vienīgā cerība. Ja tu domā, ka pestīšana iegūstama arī kā citādi, tad kā? Paldies Dievam!
Viņš parūpējās, ka tas ir iespējams vienīgi caur to, ko dara viņš, nevis caur mūsu centieniem un mēģinājumiem. Jo cik tad daudz tu vari paveikt? Cik ilgi to darīs? Nē, kāds saka, tā ir šaura domāšana. Jā, ļoti šaura. Jo viņš negribēja, ka mums šajā sakarā būtu jāmaldās. Viņš gribēja, lai mums būtu skaidrs, te ir krusts, te tukšais kaps. Ikvienam, kas to vien vēlas saprast un pakļaut viņam savu dzīvi, tas ir saprotams. Pārstāj muļķot pat sevi, maldīgi domājot, ka Dievs tev pieņems tāpēc, ka esi labs. Ja tu redzētu sevi tā, kā tevi redz Dievs, tad tev tas nemaz nepatiktu. Viņš ir gatavs tevi šķīstīt, darīt tevi par jaunu cilvēku. Savā vārdā par nāvi viņš saka ārpus miesas kopā ar to kungu. Bez Jēzus nav cerības. Savukārt otrā pusē ir cerība visai mūžībai ar viņu kā tavu glābēju. Tā ir mana lūkšana par jums. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi, ka tu savu vēsti esi darījis saprotamu. Uzticoties tev, uzticoties tavam nopelnam pie krusta, ticot tam, ko tu mums atstāji, tukšu kapu un brīnišķīgu pārliecību, ka tu esi dzīvais Dievs. Mēs pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Ja caur šodienas programmu tika svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.